Čempionāta otrais posms sākās ar spēli, pēc kuras Krievijas sporta laikraksts Sport Express lika virsrakstu. Tādas šausmas Pēterburga nebija redzējusi kopš 1917. gada. Piektā māja vakarā laukumā devās Latvijas izlase un no NHL miljonāriem izveidotā Krievijas komanda. No zvaigžņu lieluma varēja apjukt, bet komandas spēli parādīja mazā Latvija. Spēlētāji izgāja uz spēli tā noskaņojušies, kā laikam nekad savā dzīvē, jo mēs zinām, kas tas ir NHL, mēs zinām, kas tas ir Krievu hokejs, un mēs gribējām to labāko parādīt. Mēs ļoti, kā teikt, aizsardzībā labi nospēlējām. Labāko čempionātu spēlējušais Beļavskis vairākumā no aizvārtas pārmeta ripu pāri vārtsarga plecām 1-0. Krievi atbildēja ar Oļega Petrovu precīzu raidījumu pēc Irbes atsistās ripas vārtu priekšā. Bet tad precīzs bija Semjonovs, ieslidojot zonā un pārspējot pretinieku vārtsargu pretkustībā. Bet trešie vārti tika gūti kuriozā veidā pēc cīņas aiz vārtiem. Tā ripai skrēja pakaļ Juris Apuļskis un Krievijas, nezinu, kāds no Krievijas izlases aizsargiem, tas aizsargs bija pirmais tā ripai, un viņš to ripu gribēja pa apmalu mest ārā. Tā ripa trāpīja Jurim, no Juri viņa kaut kādā nesaprotamā veidā aizlidoja līdz vārtsargam, trāpīja pa vārtsargu un vārtos viņa bija. Nu, tas bija, ka tur augšā tur zvaigznes viss bija sastājošās noteikti tā par labu Latvijai, un, protams, vārtos Artūrs rādīja brīnums. Otrās trešdaļas pēdējā minūtē Krievijas izlase panāca 2-3 pēc burē neatlaidīgas cīņas mūsējo vārtu priekšā. Bet ar to tad arī bija viss. Dažas sekundes pirms spēles beigām brīnumam noticēja tā vakara lielākie skeptiķi. Krievija bija nolikta uz lāpstiņām. Tādos brīžos es teicu, ka, ja gribu redzēt laimīgs cilvēks kaut ko vinnē vai tā spēlē, un tad tajā brīdī laikam mēs tur bijām visi laimīgi. Es pateikšu 5 vārdus. Es esmu dzīvojis 33 gadus šai saulē, un es dzīvoju visus šos 33 gadus šai dienai, šai spēlē, un es būtu gatavs atdot vienkārši pusdzīvi. Vienkārši vienam šādam hokeja mačam. Tur vairāk, man liekas, nav ko piebilst. Paldies visiem, kuri ticēja. Mēs nospēlējam tā, kā savās vecos laikos Rīgas Dinamo pret CSKA 23. februārī Maskavā.